Kas ir oriģināls un kas kopija mākslā modernajā laikmetā? Uz šo jautājumu manā vietā ir sen jau atbildējis 19. gadsimta 20. un 30. gados Valters Benjamins. Un viņš nošķīra oriģinālu un ne kopiju, bet reprodukciju. Oriģinālam viņš saskatīja īpašu auru. Viņš vēl nedzīvoja digitālo tehnoloģiju laikmetā, un tāpēc viņam vēl kopijas māksla bija pasveša. Bet reprodukcija un kopija ir ļoti līdzīgi šie jēdzieni. Un tāpēc man liekas, ka vienmēr ir vajadzīgs oriģināls, ko kopēt. Ja nebūs oriģināli, nebūs ko kopēt. Un pat ja daudzus, jāsaka, daudzas kopijas saliek kopā oriģināli, arī tad iznāk kaut kas oriģināls. Visam, ko katrs individuāls cilvēks rada, ir kaut kāda oriģināla pieskaņa. Un man liekas, ka galvenais vēlējums būtu visiem, lai vairāk ir auru, lai vairāk ir oriģināli, lai vairāk ir ko kopēt. Otrais jautājums, kādi ir interesantākie vēl neatbildētie jautājumi problēmas zinātnē? Tas, lai tos visus uzskaitītu, ir vajadzīgs milzīgs laiks. Tāpēc es teikšu, ka uz atbildētajiem jautājumiem vienmēr var atrast jaunas atbildes. Un tāpēc tas ir nebeidzams process. Un neatbildētie jautājumi ir, protams, daudzreiz interesantāki par atbildētākajiem. Vai mēs tos zinām? Mēs tos nojaušam. Un tāpēc es domāju, ka tās atšķirības ir vienmēr procesuālas. Jo atbildētais jautājums ilgu laiku nevar pastāvēt kā atbildēts. Vismaz filozofijā tā nav. Un tāpēc ir mūžīgi neatbildētie jautājumi par to, kāpēc viens cilvēks ir atšķirīgs no otra. Un visvairāk neatbildēto jautājumu patiešām ir par cilvēku. Un tas ir likumsakarīgi. Vai mākslīgais intelekts apdraud cilvēci vai ir palīgs cilvēkiem? Mākslīgais intelekts ir tā paša dabiskā intelekta produkts. Vai tas apdraud cilvēci? To jau redzēs. Bet es domāju, ka dabiskais intelekts arī nemazāk apdraud ne tikai cilvēci, vismaz atsevišķi cilvēku dabiskais intelekts. Un ja tas dabiskais intelekts tiks papildināts ar ētiku, tad arī tiks radīts tāds mākslīgais intelekts, kas neapdraudēs cilvēci.